Tikko uzliku slaiderīti un nostrādāju. Baigi liela! Visiem čau! Es kā parasti, kad ir slapšs, kad ir lietus, vējš, tāda es braucu uz Sopi. Tāpēc, ka šodien gribās kaut ko lielāku noķert, tā parasti, ka tādā mierīgā laikā ir grūtāk kaut ko tādu prātīgu noķert. Šodien mēģināsim līdeku uz džerkiem, uz čankijiem, uz gumijām. Nesolu, ka sanāks kaut ko iefilmēt tādā lietu, tas ir baigi grūti. Pamēģināsim breksīti. Izskatās tāds apetalīgs. Būtu līdu, ka es tādu varbūt arī ņemtu. No J-Fishing māneklītes. Tādus tagad var iegādāties arī NGT Latvija. Pamēģināšu arī mazo čanku. Lielais man pagaidām nav, šitas ir juniors. Man jau sagrausts. Un nāste jau izskatās drīz arī nāks. Vajadzēs salīmēt. Šitā var vienmērīgi vilkt pauzītes, dod diezgan forši efektīvi. Arī var iegādāties NGT Latvija pagaidām. Vai rakstiet man privāti. Šodien es ķeru tepat pa Latviju, Rīgas ūdeņos. Ļoti interesanti, ko noķers draugs Somijā. Viņi tur uz 7 dienām. Es te pa Rīgu paķeršu varbūt kaut kādas pāris dienas. Nu, vienā pareizajā dienā trāpīju. Tā kā šodien varbūt būs labi, jo vējš ir jaudīgs. Sākums. Nē, vajag maziņā. Es redzēju tavu sejas izteiksmi. Vajag sačuku. Metam tavu čanki un skatāmies, vai būs ņēmiens. Ir. Tikko es pateicu GoPro stop recording. Igors palikšana tēma bildi. Bet nepateikšu, ka viņa baigi tur cīnās ūdeni. Viņa paņem un gāja, it kā zāle būtu virsā. Vilnīts baigi ieskrienās, bet mēs mēģinam džerku Strike Pro basterīti. Ar lielo bumbu 74 grami šitādi izmēģinās. Šis principā ir noķers ļoti daudz zivis. Ļoti. Ko jūs sakat par zušiem? Patīk zuši? Šitas ir pagrauzs, bet man reku, ir zobiņi kaut kādi, bet man kaut kā sīkie ķerās uz viņiem, nezinu. Ka šodien šis labāk rēdīja uz šito. Bija gāja pakaļ viena, bet nepamanīju cik liela, bet bija tāds smuks tāds gājiens.
Negrib viņš tādu neaktīvu, viņš grib tādu aktīvu. Bet pa lielam vēl nekā. Rudens sopa ir tas laiks, kad arī jāiedzer tēju. Kaut kādā mierīgākā brīdī, kad galīgi nekas nav. Bet vēl pūs. Pamēģināsim slaiderīti. Es viņu neģerkoju, es viņu tā tīri parauju. Katra māneklīte man ir sava tāda jau izstrādāta pravotka. Un dažreiz pauzīt, jo šitas peldošais, viņš uzpeld un tajā brīdī arī bieži nostrādā. Kaut kāda 5 ir. Tā, nāc mazāk. Varbūt pat lielāka. To metriņam. Blīn, cik jaudīga. Iet vēl. Iet. Stipri, negrib padoties. Блин, у нее такая бальтис. Шитас шел сезон. Смукака. Фу. Mēģināšu paņemt. Jā! Vērņāks! Tas ir vērņāks! Ir kaut kāda 7. Es domāju, nu varbūt 6, nezinu. Šodien uz visiem tiem mierīgajiem nekas nebija. Nu viņa jūta, ka viņa ir baigi vāja. Iesēdusies. Un šoreiz nostrādāja vecais salmu variants. Slaiderīts. Bez skaņas, bez nekas peldošais. Pauzītē, kā ieblieza, tak. Wow, es nevaru, emocijas pilnas. Nu, cik viņa varētu būt, kā jums liekas? Nu, 6-7 kilogrami. Vējiņš joprojām nav norimies. Nu, baigi jaudīgs. Bet viena ziltiņa ir dabūta. Un es nosauktu šo copu par viena cope, viena zils. Bet labi. Ir iespēja, nesēžat mājās, brauciet copēt, atpūsties pie dabas vai arī nogurt pie dabas, jo šodien bija diezgan smaga cope, ka viena copa var pamainīt visu copas dienu. Tā kā tiekamies jau atkal nākamajos video, piesakojiet visos profilos, piesakojiet Instagramā, TikTokā, Dabas bērns, YouTube'ā, protams, tā kā tiekamies. Visiem čau! Mēs Dabas bērns komanda esam pilnā sastāvā. Un man šodien arī ar manīm būs šāds woblerīts. Jo man
Leģenda, jā, leģenda no Daugavas brauciena. Viņš atgriezās tēva mājās. Un mēs šodien pamēģināsim paķert līdeku, jo rudentiņš lēnām uznāca. Un skatāmies, kas mums sanāk. Nospiežat laiku, komentāru uzrakstiet, kā jums gāja vai kā jums iet tagad ar līdekām. Strike Pro. Vecais labais Daugavas zvērs. Un skaties, tā smuka līdeka jau ir. Jā, šodien viņš ņem uz tādu. Nu, skaisto, ne? Kāpēc neceļās? Maziņu, bet... Vai... Kāpēc viņu nevarēja pacelt? Kaut kur uzsita viņa, ja? Jā. Dabūja acī. Dabūja acī. Jā, dabūja, vaidziņā dabūja. Nu, šitāds maziņš. 2 metieni pēc tās līdekas un... Jā, šeit bija pirmais. Jā, nu varbūt viens, jā, pirmais. Tieši tā, pirmais metiens un ir. Nu ko, rudens cope, sezona vaļā, bet noslēpumains ezers. Interesanti, kāds atminies? Jā. Mazā. Niknā nobiedēja. Jā, pie pašas laivas paņēma. Bišķiņ. Kaut kāda viņa ir agresīva, ne? Jā. Kaut kur vidū paņēma, ne? Tu pateikšu, kā paņēma. Interesanti. Viņa, zini, ko es darīju? Es vienkārši pārstāju džerkot, es sāku vilkt. Vienkārši vilku. Tā lēnām vilku. Ui, dabūju vēdrā. Nāc, tikai neapzirējies. Tagad viss būs labi. Op. Ir tāda vēl viena. Bet reāli es neģerkoju. Es sāku vilkt, varu pamēģināt, zinu, ko varbūt tagad pāriet uz čanku vai kaut ko tādu. Uzliku mazliet kaut ko mierīgāku. Tas ir čanks. Kas tev tur lielā? Jā. Viesā. Kas tev tur ir? Sams? Tad es saku. Stipri, ja? Saka. Ko vakars nāk virsū? Bet cikiem tu parasti makšķeriem vispār? Līdz tumsai vai pirms tumsas mauc prom? Kā jau saula aizgāja, tad jau mājas jātaisas krastā pēc mums. Es tieši gaidu, nu vismaz pusstundu, kad saula aiziet. Tad es zinu, ka man kaut kā vienmēr arī manos ezeros visos tieši saula aiziet. Arī jebkurā mēnesī, kas tas vienalga pavasaris vai tur rudens. Es vienmēr kaut kā sagaidu un tā, vēl, kad jau tā tumša paliek. Un nostrādā, līdeka ņem. Nakts uznāca virsū. Nu ko? Ko pateiks par copi? Nu bija laba. Diezgan ok. Cik mēs te stundiņas? 2, 3? Nu, 2,5, 3 laikam kaut kur tā. Vakara copīt. Bija labi. Man patika ļoti sopi, jo man atgriezās pie maniem mājās pazudušais dēls vai pazudušais vergs, draugs. Vergs vai kas viņš? Viņš jau slikts ir. Basters. Basters. Tas ir ārlaulību bērns. Basters ārlaulību. Un viņš, principā, es uzliku to džerku. Cik tur pagāja? 1, 2 un viņš gatavs, vai ne? Ļoti forši nostrādāja šodien tieši džerks. Ātrie tvīčiņi ar smago bumbiņu 74 grami. Super. Un ezers maziņš,
skaists. Uzrakst komentārā, kas tas pēc ir. Jā, viens bija vēl viena cope. Uz lielo čanku. Ir! Paga, pauze. Ir! Metrīgā, nē, metrīgā nav, bet laba. Laba līdeka uz čanku ir paņēmusi smuka. Ej, tu nost. Labs. Ir. Laba. Ai. Aizgāja. Fuh. Bet kā es viņu piecirtu? Kas notikās? Ir vēl viena. Ir. Nezinu, bet šitā mazā laikam. Neredzat? Arī laba tā. Bet nu mazāka daudz. Bet viņa šodien knapi turās. Knapi turās mazalīt. Nu šitā jau tāda, stabila pusotriniece laikam. Nezinu, arī knapi. Viņas ļoti šodien kā utras. Bet smuka tāda slaide. Čanks strādā. Mēģināšu paņemt, bet nezinu, vai sanāks. Ir. Labais. Nu, ko es jums saku? Šodien viņa ņem baigi greizi, baigi šķībi, bet pateicoties tam, ka āķi labi, no otras puses viņa ierāvās. Skaties, zobi arī baigi maz viņai. Nu, smuka tāda, 700 kg apmēram. Hei! Viņa arī atlaidā. Tā ies prom. Так, толкнуть надо? Не, меня просто, меня. Меня только быстро. А что случилось? А у меня этот тяжелый мотор накрылся. Я хотел вытащить ее там на слипе. Думал, на пилоте дойду. А что, ты на якоре? А стоит нет. Вот, спасибо. Так, такого еще не видал. А куда надо везти? А вон, надо куда-то. Вот.
Pirmais skaistulīts. Oho, vēl viena, bet lielās šodien aizgāja. Sīkā šmurgulīte paņēma uz šo. Nu, ko jūs sakat par vēl vienu tādu? Un kas mums šodien nostrādāja? Izskatās, ka ir iznāciens. Koka džerkiņš nostrādāja. Bet visas sēž, reku, visi ir, kā viņi tur ar tiem, visu tārpaini. Un šitāda smukulīte. Kā peldi.